Tālsinieks Jurijs Sinkevičs ir vairāku sporta veidu cienītājs, bet 14 gadu vecumā viņš iepazinies ar volejbolu un turpina to spēlēt arī šobrīd. Jurijs volejbola laukumā ir ieguvis lieliskus rezultātus gan Latvijā, gan ārpus tās. Kad bērnībā Jurijs ar ģimeni pārcēlies no laukiem dzīvot uz Talsiem, pilsētā pavērušās plašākas iespējas savu brīvo laiku aizpildīt ar dažādām nodarbēm. Viņam tās bijušas vairāk ar sportu saistītas. No visiem sporta veidiem, ar kuriem Jurijs nodarbojies, vistuvāk sirdī tomēr bijis volejbols. Sāk ar vieglatlētiku, hokeju, paralēli spēlēju. Vēl man ļoti patīk galda tenis, ko man vecāki iemācīja. Tur es arī daudz gadus piedalījos sacensībās. Un tad man bija izdevība caur fizkultūras skolotāju man aizved uz volejbola katedru, kur man ļoti ātri iepatikās. Un tad no hokeja es aizgāju, vieglatlētika vēl paralēli gaita, kas spēlēja kādu laiku. Nespēlēju gluži, bet skrēju un braukāju pa sacensībām, bet volejbols palika tas, ko es daru tagad. Daudzo gadu laikā, kopš Jurijs spēlē volejbolu, ir izdevies gūt labus rezultātus gan Latvijā, gan arī citās valstīs. Spēlēties es biju ārpus Latvijas, Somijā, jaunatnes līgā, un bija izdevība aizbraukt arī uz Turciju, sadraudzības turnīrā piedalīties. Pārējās reizes, kuras es biju ārzemēs, es neesmu spēlējis sacensībās, bet vienkārši ar citautu spēlētājiem esam spēlējuši, labi pavadījuši laiku. Juriju varētu dēvēt arī par dažādu sporta veidu entuziastu, jo nodarbojoties ar sportu ir gūtas dažādas nopietnas traumas, pēc kurām ir spējis atgūt līdzinējo formu un gūt labus rezultātus sportā. Pārāk mīlu tos sports. Es esmu gājis sev mocījis naktīm, dienām, lai pēc ārsta teiktā, kad viss ir beidzies. Priecājies, ja varēs staigāt vai vispār kaut ko darīt. Tad es caur sāpēm un asarām skrējis un mocījis sev, lai atgūtu līdzinējo formu. Vienmēr es gribēju būt labāks nekā citi. Tas varbūt arī motivējis. Un tādīs brīžos, kad citi varbūt gāja atpūsties, es gāju trenēties. Jurijs ne tikai pats nodarbojas ar dažādiem sporta veidiem, bet viņš ir viens no tiem, kas dažādas sportiskās aktivitātes attīsta novadā, rīkojot sacensības un sporta pasākumus, kā viens no tiem ir Ziemassvētku nakts turnīrs, kurā savulaik arī Jurijs pats ir piedalījies kā dalībnieks. Dalībnieki piedalās no visas Latvijas. Pagājušajā gadā tālākais, kas pie manis atbrauc, viens draugs, tas bija no Aizkrauklas. Ir no Cēsīm bijuši. Ja godīgi sakot, ir no visas Latvijas bijuši. Un kādreiz es centīšos panākt to pašu līmeni, kas bija kādreiz, jo kādreiz bija ļoti titulēti. Šmēdiņi bija un izlases spēlētāji gan basketbolā, volejbolā, galda tenisā. Es ceru viņus atkal visus apvienot vienā dienā, vienā vietā, vienā sporta veidā. Kā atzīst pats aktīvais jaunietis, savu dzīvi viņš nevar iedomāties bez sportiskām aktivitātēm, tāpēc arī radusies ideja par sporta kompleksa izveidošanu, kurā ir iespējams gan spēlēt volejbolu, gan basketbolu. Un ceram arī attīstīt, uzcelt futbolu, tenisu un kempingu izveidot, lai varētu rīkot bērniem nometnes. Par cik es arī mācos sporta akadēmijā, tad tāds arī tas nolūks trenēt bērns savā kompleksā un rīkot viņiem nometnes un tāds pasākumu. Jurija ģimene ir lielākie viņa līdzjutēji un atbalstītāji gan ikdienas dzīvē, gan volejbola spēlēs. Pateicoties manai ģimenei, arī ir tā, ka arī pats to ļoti vēlējos, bet cik man sieva dāvāja meitu, un es ceru, ka viņa ļoti spēlēs volejbolu. Dēļ viņas es mācos par treneru un es uzcelu sporta kompleksu. Es gribētu, lai viņi spēlē turpmāk volejbolu. Aktīvais sportists atrod laiku ne tikai volejbolam, bet viņam arī ir daudzi citi hobiji. Man ļoti patīk makšķerēt. Tur es tikpat bieži laikam pavadu laiku, kā trenējoties. Katru brīvu brīdi man ir iespējas braukt. Tad ļoti patīk motocikli. Tā ir viena no aizraušanās, kurām ir sezonāls raksturs. Es vēl spēlēju tikai basketbolu. Jāsaka tā, ka bez sporta īsti nevarētu iedomāties savu dzīvi. Simona Antaļka, Terēza Matisone, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.